94. gada 28. septembris. Prāms Estonija no Tallinas dodas uz Stokholmu. 22 gadus vecais Inns Kļaviņš bija viens no 989 cilvēkiem uz klāja. Viņš brauca satikt draudzeni, kas strādāja Stokholmā. Jūrā tonakt bangoja vētra, viļņi bija 9 metrus augsti. Tanī brīdī, protams, ka bija skaidrs, ka kaut kas ir nopietns noticis. Nekādas informācijas nebija, nekāda paziņojuma nebija, kuģis bija sasvēries. Bija skaidrs, kad ir jātiek ārā. Viena doma bija, ka ir jātiek ārā. Un tad, kad es tiku līdz kāpnēm, tad kuģis jau ne tikai viņš priekšgals bija jau iegrims, bet viņš jau uz sāniem jau sāk svērties jau. Un sanāca tā, ka pat repēm nevarēja kāpt, bet bija jāvalkās augšā. Ida-Euroopa Viking Estonia. Estonia. Mayday. Ida-Euroopa Estonia. Mayday. Tad, kad es izkļuvu ārā uz klāju, tad es redzēju, ka cilvēki, viņi vienkārši, tie, kas ir izkļuvuši ārā, viņi vienkārši turās kaut kur, pie kuģa borta vai kaut kādas vietas, kur atraduši, kur turās. Kopā ar vēl 2 pasažieriem viņi esot sākuši taisīt vaļā plastmasas kapsulas, kurās iekšā glābšanas plosti. Tā liela augstuma iegāzāmies iekšā ūdenī. Tad bija pamatīgs trieciens bija un protams, viss tur, kurais tur ūdeni izklīd. Tā laiva viņa vienkārši iegrim ūdeni un cilvēki, kas bija iekšā, viss, protams, ārā no viņas. Un es ārkārtīgi spēcīgi muguru sasīt tā, ka es elpu nevarēju jūt vispār. Viss apkārt tās šausmas, cilvēki kliedzēja no vētru un galvenais tums, pilnīgi tums. Viņam izdevās piekļūt pie viena no plostiem. Cilvēki ievilka Intu iekšā. Aptuveni pēc stundas parādās pirmie helikopteri, bet viņu plostu nepamana. Laiva kļūs arvien mīkstāk, arvien vairāk iekšā šļācies ūdens. Tas bija jau kaut kāda pulkstens, apmēram kādi 4 jau. Un tad es sēdēju un es skaidri atceros to momentu, kad es saprotu, ka mani spēki ir beigušies, viss cauri. Ja? Un tad es izlēmu, ka es lūgšu Dievu. Un es teicu, vienkārši lūgšanu, es teicu, Jēzu, ja tu gribi izglābt mani, bet ja ne, tad lai tas viss beidzās. Traģiski tas, ka daļa tie cilvēki, kas bija mūsu laivā, kas bija visu to nakti izturējuši, kad neveiksmīgajā glābšanas operācijā vēl aizgāja bojā no rīta. Prāmi avārijas iemesls ir konstrukcijas nepilnības, kas vētras laikā ļāva viļņiem atraut priekšgalu lūku un apludināt prāmi kravas mašīnu klāju. Inns ir precējies ar to pašu meiteni, pie kuras brauc toreiz uz Stokholmu. Estonija katastrofa ir lielākā katastrofa Baltijas jūrā pēc 2. pasaules kara. Noslīka 852 cilvēki, 24 no Latvijas. Brīnums, ka vispār kāds izdzīvoja no tās avārijas. Jo lielākā daļa no tiem, kas izglābās, lielākā daļa bija kuģa apkalpe. Pasažieri jau bija mazākā daļa, kas izglābās vispār. Kā jūs pat tagad jūtaties? Tā, kā var justies, vienkārši esmu nogurusi. Jums ir apsveikta ar otru dzimšanas dienu? Jā, to mēs visi nonāk, ka mums ir otra dzimšanas diena tieši. Tā viss, ka mēs esam vinējuši šajā loterijā. Šodien ved mammu un viņa man atdeva manu atslēgu. 1024. kaita, 1024. Viņa bija zem ūdens līnijas, kuģa priekšgalā apakšā. Man 3 bērni, dēls 18 gadu un Dāvids un 2 meitenes. Esterei 6 gadu un Sārai 4. Un viņas visas zina, ka man ir otra dzimšanas diena septembrī. Un tu pierakstīts 1:24.